O, Jēzus, 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 Jēzus. Man nemaz negribas runāt. Varētu būt tāds dievkalpojums bez vārdiem? Varētu būt, vai ne, ko tāds bez vārdiem. O, cik brīnišķīga atmosfēra, brīnišķīgs Dievu klātbūtne. Brīnišķīgi cilvēki šeit ir atbraukuši šodien, vai ne? Dievam viņa bērni katrs ir īpašs, brīnišķīgs, gaidīts, mīlēts, vai ne? Dievs ir brīnišķīgs, vai ne? Šorīt, ja? Un ka viņš tev samīļo, ka viņš tev piepilda, tad viss ir brīnišķīgs, vai ne? Viss ir brīnišķīgs, viss ir brīnišķīgs. Ziniet, man bija tāda situācija, kurš zina, ka Ventspilī bija kādreiz vēsturē tāda kafejnīca Bitīte. Bitīte. Ja? Esat bijuši Bitīte. Bet tā Bitīte ir nojaukta, viņa vairāk nav. Kaut kāds gadus atpakaļ viņa nojauc, tā ēka nav un tā kafejnīca nav. Bet ir vien jauna kafejnīca un viņi pārņēma šo nosaukumu Bitīte. Un man tur bija darbs kaut kā, tur blakus tai Bitītei, un kamēr mēs gaidījām kaut kādas lietas, tajā procesā mēs iegājām iekšā, padzērām kafiju, tur bulciņus, tur saimnieku uzsauc. Un tur bija kāda veca kundzīte, un viņa tā skaļi izpauda savu to vēlmi, un man nav neviens, kas pieliek plauktiņu mājās. Nav neviens, kas palīdz, un kur tos leņķīšus nopirkt, un ziniet, kā ir šiem cilvēkiem. Un es dzirdu to, neviens tur neatsaucās, neko, es saku, kaut kad es varētu aiziet un pielikt tos leņķīšus un tos plauktiņus un viss, un mēs apmainījāmies ar telefoniem, es viņus pierakstīju tante Bitīte, un viņa pierakstīja mani atkal, es nezinu, puisis vai Jānis Bitīte, izrādās viņi. Un man ir pierakstīts, un es nevaru tikt pie viņas, un atliek, bet es viņas neatstāju, es gribu to izdarīt. Man sirdī ir vēlēšanās to izdarīt, un es aizbraucu pie viņas, uzzinu, kas tur ir vajadzīgs, un tad atkal paiet viens laiks, kad es atkal varu aizbraukt pie viņas, un viņi pastāsta par savu dzīvi, un tā. Un es saņēmu tādu mācības stundu, tādu mācības lietu. Viņa dzīvē ir tāda labsirdīga, no vecās paaudzes, vēl viņa daudz labi visiem ir darījusi un kalpojusi un tā tālāk. Ja? Un es sapratu vienu lietu. Tu nevari no sevis aizbēgt. Ja tu esi darījis labi, ja tu esi palīdzējis, ja tu esi magnēts pret sevīm tieši to pašu sagaidīt. Un tev būs pa ceļam. Ne jau šajā situācijā es nebija tas labais vai īpašais vai tas, kas palīdz, bet tā ir viņas sirds, tā ir viņa dzīve, tās ir viņas sēklas. Tie ir viņa darbi, kas pievelk, kad viņai vajag, viņai pievelkās tie cilvēki, kas arī grib darīt labu viņiem. Saprotiet, ja? Un tas nav tā, kad cilvēki negrib tev palīdzēt. Tas nav par to. Tas ir par to, kāds magnēts tavā iekšienē. Ko tu pievelc savā dzīvē? Kas ir tas, kādu uzmanību tu pievērs? Vai ne? Ja, un tas saskan ar mūsu Dievu vārdu, saskan ar šiem principiem, kad tas, ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim. Tas, ka ja mēs dosim, mums tiks dots atpakaļ, vai ne? Ja, un tie principi strādā, vai tu esi ticīgs, vai tu esi neticīgs, tie principi strādā, tie ir garīgi likumi, viņi darbojas, vai ne? Un vēl mums ir tāds vārds, un ja mēs nepiekusīsim un labu darīsim, vai ne? Tad mēs pļausim, tad mēs iegūsim arī tās savas lietas, vai ne? Un brīžam liekas, Dievs, man vēl tāds sapnis nav piepildīts, kad tu to izdarīsi, kad tu vēl kaut ko izdarīsi. Bet mums brīžam ir jāapstājās un jāatcerās, ko Dievs jau ir izdarījis mums. Amen. Mums jāapstājas, jāatcerās,
no kurienes mēs nākam, kādus Dievs mūs atrada, kur mēs bijām, kādi mēs bijām, kas notikās vai nenotikās mūsu dzīvē. Mēs nevaram aizmirst to. Amen? Un ja mēs neaizmirstam, mēs novērtējam, mēs pateicamies Dievam. Jā, varbūt vēl nav tas, ko mums vajag, bet mēs varbūt neesam, kā Joyce sacīja, varbūt mēs neesam, kur mums ir jābūt, bet mēs vairs neesam tur, kur mēs bijām. Amen? Mēs šodien vairs neesam tur, kur mēs bijām. Amen? Un Dievs ir brīnišķīgs. Dievs ir brīnišķīgs. Un ziniet, kāpēc mēs esam labi? Ziniet, kāpēc mēs varam darīt otram cilvēkam labi? Tāpēc, ka mēs ir piedzīvojuši kaut ko labu no Dieva. Vai ne? Ziniet, kāpēc mēs varam piedot citiem? Tāpēc, ka Viņš mums ir piedevis. Amen? Ziniet, kāpēc mēs varam kalpot citiem? Tāpēc, ka Viņš ir kalpojis mums. Amen? Cilvēks nevar dot to, kas viņam nav. Mēs ar likumu var pieprasīt, tev ir jāmīl, tev ir jāpiedod, tev ir jākalpo, bet tas ir likums. Tas nebūs ar mīlestību. Amen? Tas būs burts. To mēs citreiz saucam par reliģiju, vai ne? Bet tad, kad tu esi saņēmis to mīlestību, tad tikai tu vari iedot to mīlestību. Viņi nevar pieprasīt no otra. Un ja mēs pieprasam to, kas cilvēkam nav, tad viņam to nav ko iedot. Vai ne? Tāpēc ar tādu sapratni, ar tādu pieeju, kad cilvēks, un arī otrādi, ja cilvēks, piemēram, dara kaut ko sāpīgi tavā dzīvē, ja cilvēks tev dara pāri, ja tu cieš no kaut kādiem cilvēkiem, vienalga, vai tas ir ģimenes cilvēki, vai ticīgi vai neticīgi, atceries vienu lietu. Viņš šo sāpi ir kaut kur saņēmis. Viņš to ir kaut kur, kāds viņam ir iedevis šo sāpi, šo ievainojumu. Viņš ir ievainots cilvēks. Un ievainot cilvēku, viņi ievaino cits cilvēks. Un tad, kad tu saproti, kā tie garīgie principi strādā, tu vari iežēloties vieglāk. Mēs ar ģimenīti aizbraucām pie mani brāļi ciemos, un mēs stāstam, kā viņiem iet, kā mums iet, un tā. Un es stāstīju ģimenei, kā mums ir gājis laulībā, un kā mēs, kad aprecējāmies kopā, kāda mums tā dzīve ir iesākusies, un dažādas situācijas kopā, un dažādas reakcijas kopā, ja? Un konkrēti mēs braucām ar riteņiem izbraukumā, un man sieviņa nokrīt ar riteni, un mana reakcija, kad sieviņa nokrīt ar riteni, ko tu krīt? Kas tu nemāk braukt, kas tu celies, ko tu vēl tur guļ, celies un braucam. Un tā mana reakcija, ne līdzjūtības, ne žēlastība, nekas. Vienkārši, un saprot, un no vienas puses tu varbūt zini, kā vajag pareizi, bet tev nav. Un es to stāstu savam brālim, un tā viņa sieva skatās ar lielām acīm uz manim un uz savu vīru. Perfekti to pašu viņa piedzīvo savā ģimenē. Es ar brāli ir no savas ģimenes. Un mēs savā ģimenē saņēmām tikai to, ko mēs varējām saņemt. Un to, ko mums iedeva. Un mums nav tas, ko mums nav iedevuši ģimenē. Un ko mēs darām savās ģimenēs, precīzi to pašu. Gan labo, gan slikto dodam. Protams, mēs esam ticīgi cilvēki, mēs esam draudzē, un draudzē mēs turpinām saņemt to, ko mēs savās ģimenēs neesam saņēmuši. Dievs turpina mūs labot, Dievs turpina mūs piepildīt, Dievs turpina mūs dziedināt, Dievs turpina mūs atjaunot. Ja šis process nenotiksies mūsu dzīvē caur Kristu, caur draudzi, caur kalpošanām, mēs kopēsim savus ģimenes. Mēs darīsim klonus, mēs būsim tādi kā mūsu vecāki. Ja? Bet mēs kā ticīgie, kas dzirdam patiesību, kas ir izglābti, kas ir kristīti, mēs vairs nevaram to atļauties. Mēs nevaram atļauties citiem pateikt, ka mēs ir tādi, kādi ir mūsu vecāki.
Ja, ka mēs ir tie āboli no tās ābeles. Bet ziniet, mēs vairs nav tikai savu miesīgo vecāka bērni. Mēs tagad ir Dievu bērni. Un tie āboli arī nekrīt tālu no ābeles. Mums ir tēvs. Kaut kur es atceros, tā liecība bija, kad es nezinu, varbūt pat no šejienes, kad kāds cilvēks, viņš nebija saņēmis šo mīlestību no tēva, un viņš tagad atgriežoties pie Dieva, viņš var saņemt šo mīlestību. Ja? Tu nesaņem no miesīgā tēva, tu saņem no savu garīgā tēva šo mīlestību. Un tu to apdziedināts, tu to piepildīts. Un tev tagad ir ko dot saviem bērniem, vai ne? Un šī ir tā lieta, kāpēc mēs nākam kopā. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc Dievs mūs grib salabot. Dievs grib mūs dziedināt, viņš grib mūs piepildīt. Vai ne? Viņš mūs grib darīt līdzīgs Kristum. Tāpēc Dievvārds saka, netopiet līdzīgi šai pasaulē. Netopiet līdzīgi saviem vecākiem. Jā, ir labas lietas mūsu vecākiem. Mēs paņemam tās labās. Ja pareizāk sakot, kā Dievvārds saka, pārbaudiet. Visu, kas ir labs, to paturiet. Vai ne? Visu, kas ir ļauns, to atmetiet. Tev to nevajadzēs. Vai ne? Un kā mēs to uzzinās, kas ir ļauns? Tās būs tās situācijas. Tās būs tās reakcijas. Hops un iznāk ārā. Hops un tu nepazīsti sev. Hops un tādu vārdu nāk ārā no tevs. Un tas nav grēks. Tas ir vienkārši, viņš iznāk gaismā. Un tad ir jautājums, ko tu darīsi ar to. Tad ir jautājums, vai tu mainīsi to, vai tu gribi, lai ir savādāk uz priekšu. Amen? Ne tikai mums jāsargā domas un sirds, kas nāk no ārpus mums iekšā. Mums ir jāpārbauda, jāfiltrē lietas, kas arī no mums nāk ārā. Amen? Kādas ir mūsu domas, kāda ir mūsu vārdi, kādas ir mūsu reakcijas. Amen? Tāpēc ir rakstīts, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Jo vairāk mēs skatīsies uz pasauli, jo vairāk mēs līdzināsies pasaulē. Jo vairāk mēs skatīsies uz Kristu, jo vairāk mēs būs līdzīgi Kristum. Un zini, kāds ir Kristus? Viņš nekad nepadodas. Viņš nekad nepadodas. Un kamēr tavs skats būs uz Kristu, tu nepadosies. Tā ir garantija. Jo tas, uz ko tu skaties, tāds tu arī esi. Tas, ko tu klausies, tāds tu arī esi. Tas, ko tu ēd, tāds tu arī esi. Un tāpēc mūs sauc par Kristum līdzīgiem. Tāpēc mūs sauc par kristiešiem, jo mēs runā kā Kristus. Mēs darām kā Kristus. Amen? Tāpēc mēs nesam šo gaismu šai pasaulē. Visi lāda valdības, bet mēs svētījam valdības. Amen? Visi baidās no kara, bet mēs uzticamies, ka Dievs mūs nosargās. Dievs mūs vadīs. Amen? Mēs varam nest šo drošību pasaulē, nest šo drošību cilvēkiem. Amen? Jā? Slava Dievam. Dievs mūs mīl ļoti. Jā, mums kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk pa ceļam, bet viņš apsolīja, es tev neatstās nekad, es tev nepametīs nekad. Amen? Un es gribu pateikt tādus vārdus. Ziniet, tu pats sev nevarēji izglābt, tad, kad tu biji grēcinīgs. Tu pats sev nevarēji piedot grēks. Tu pats sev nevarēji nokristīt. Tu pats sev nevar ierakstīt dzīvības grāmatā. Amen? Tas bija Jēzus, kas tev atrada. Tas bija Jēzus, kas tev piedeva. Tas bija Jēzus, kas pieskārās tev. Amen? Jā, tās bija traģēdijas. Jā, tās bija krīzes mūsu dzīvē. Un man patīk, kā kāds iztulko, jā, tu nāc pie Jēzus, bet tu zaudēji to un to, un tev sabruka tas un tas. Bet ja tu padomā,
Bet ja tas nebūtu noticis, vai tu būtu nācis pie Jēzus, tad labāk tu pazaudē visu, bet tu iegūst Jēzu. Amen. Labāk tad lai brūk viss, bet man ir Jēzus. Jo mūsu dzīve ir kā tvaiks. Mūsu dzīve ir īsa, maziņa, mirklīts mūžības skatījumā. Amen. Tad par ko mēs cepamies? Par ko mēs cīnāmies? Par ko mēs, vai ne? Šis šā vai tā paies, tas viss arī beigsies. Amen. Un tad ir jautājums, un paši mēs nevar sevi izglābt, tas bija Jēzus. Un kā tu piedzīvoji Jēzu? Tu piedzīvoji Jēzu caur Jēzum līdzīgiem. Tie bija kristieši. Tu dzirdēji vārdu. Tu redzēji filmu pa Jēzu. Tu dzirdēji, tu lasīji brošūras pa Jēzu. Kāds cilvēks uzrakstīja brošūru? Kāds tev iedeva to brošūru? Man ģimene atgriezās no brošūras. Ko citi met musarņikā, atkritumos, to mamma man atnes mājās. Un viss mūsu ģimene tik glābt. No viena brošūra, no viena stāsta par Jēzu, ko Jēzus var izdarīt. Amen. Un tad visi šie gadi, cik vēl cilvēki nav izglābti caur mūsu ģimeni, caur mūsu kalpošanu. Viena brošūra, viss sākās ar vienu brošūru. Viena tavu liecību kādam cilvēkam. Amen. Viens vārds atnes gaismu cilvēkiem. Un ko es ar to gribu teikt? Jēzus savā glābšanā izmantoja cilvēks. Jēzus savā glābšanā izmantoja savus rokas, savus kājas, savu balsi. Viņš izmantoja kristieši. Amen. Un tagad tu esi pārcelts no Ēģiptes tuksnesī. Un tu esi tagad tuksnesī atrodies. Un mēs zinām, ka no Ēģiptes Dievs lietoja Mūzu. Un Mūzes izved tautu no verdzības, no pasaules, vai ne? Izved ārā, vai ne? Un tagad tu atrodies tuksnesī. Un atkal Dievs dod uzdevumu Mūzum, lai viņš izved caur tuksnesi uz kurien? Uz apsolīto zemi. Ja mēs tā varētu teikt, mūsu dzīvē ir kaut kādas apsolītās zemes jau iemantots. Mēs droši varam teikt, tie ir bērni, tās ir ģimenes, tā ir veselība, tie ir apsolījumi. Ne? Mēs varam teikt, mums ir daudz tādu veidu apsolītās zemes. Vai ne? Miesīgi, dvēseliski, garīgi. Vai ne? Mums jau ir kaut kas, bet kaut kādos jautājumos, sfērās mēs joprojām esam tuksnesī. Joprojām mēs liekam kaut kādas eksāmenes, kaut kādus testus, kaut kādas cīņas notiek mūsu dzīvē. Amen. Ir kāds neglābts radinieks, ir kaut kādi neglābti cilvēki ģimenē, vai ne? Ir vēl tas tuksnes, ir vēl tas process, vai ne? Ir tā jums? Jeb jūs jau ir apsolītā zemē un visi kārtībā. Es nezinu, Jāni, par ko tu šeit runā. Man ir visi kārtībā. Ja? Un ir šīs lietas. Un ziniet, ko Dievs lietoja tuksnesī? Lai izvest šo tautu apsolītajā zemē. Dievs lietoja Mūzu. Amen. Dievs lietoja Āronu. Dievs lietoja savus cilvēkus, lai izvest tautu caur apsolīto zemi. Šodien, kas ir šie Mūzus un šie cilvēki? Tā ir draudz. Ja? Draudz, Dievs lieto draudz, lai mūs sagatavot kalpošanas darbam, lai mūs sagatavot apsolītai zemē. Ziniet, ja Dievs tagad iedod to, ko tev vajag, paies īsts laiks, tu viņus sabojās tieši tā, kā bija iepriekš un vēl sliktāk. Tāpēc Dievs tev citreiz mūs bez sagatavošanas Dievs nevar uzticēt mums. Ne naudas summas, ne atbildības, nekādas citas lietas. Viņš grib mūs sagatavot. Viņš negrib uz 2 dienu iedot mums to brīnumu. Viņš negrib, lai mēs to iztērē. Tā kā šis pazudušais dēls, viņš paņēma gandrīz vai nelegāli, paņēma ātrāk to mantojumu, un kas notiek bez Dieva ar mantojumu? Mēs viņu iztērē, mēs viņu izkājam, un viņš tas pazūd, vai ne? Mēs paskatāmies mūsu kristiešu dzīvē, cilvēki atnāk ar problēmām pie Dieva, viņi saņem dziedināšanu un viņi pazūd. Vai ne? Viņi saņem glābšanu,
un viņi pazūd. Viņi saņem mašīnu, saņem svētības, viņi pazūd. Kas notiek tālāk, viņi visu to zaudē. Bez Dievu mēs nemāk dzīvot. Pāvils arī teica, es dzīvoju grūtos laikos, un Dievs man mācīja dzīvot grūtos laikos. Es dzīvoju pārpilnībā, un Dievs man mācīja, kā dzīvot pārpilnībā. Amen? Tikko mēs esam bez Dieva, mēs visi sabojām. Amen? Tāpēc tas aicinājums Dievs grib mūs vest tālāk. Ziniet, Dievam ir pārsteigumi. Tu pat nevari iedomāties, kam Dievs tev gatavo. Tu nevari iedomāties, kādi laiki nāk tavā dzīvē. Un tas ir vienmēr vairāk nekā tu vari iedomāties. Vairāk nekā tu vari lūgt un nekā tu saprast. Un nekā tu sapņot. Tu pat iedomāties nevar. Zini, Dievam ir, viņš tā mūs mīl, ka viņš grib mūs pārsteigt. Viņš šorīt pārsteidz mūs ar savu klātbūtni, ar savu tuvumu, ar savu žēlastību, ne? Man patīk šie pārsteigumi. Viņš zina, ko man vajag šajā brīdī, šajā laikā, ne? Lai mēs varētu iet un skriet uz priekšu. Amen. Bet paskatīsimies, kas negatīvs arī notiekās tuksnesī. Un Pāvils Korintiešu vēstulē, viņš arī min šīs lietas, caur ko vajadzēja tautai iet tuksnesī cauri. Kas tur bija? Jūs varat palīdzēt atcerēties, kas tur notikās? Tur bija kurnēšana, jā? Par to mēs nerunās, jo mēs ir tikuši pār tam visam. Jo mums jau tā kurnēšana viss ir kārtībā. Jā, kurnēšana. Neapmierinātība. Citiem vārdiem, kurnēšana tā ir neapmierinātība. Tā ir tāda, kāpēc nav tā? Kāpēc ir šitā? Un ir jābūt tā, un vēl viss kaut kā. Un saprotiet, un bija visādas lietas, jā, tur netiklībā tad krit, cik tur tie 1000, jā. Un bija daļa, jo patiesībā vesela paudze nomira tuksnesī, nesasniedzot apsolīto zemi. Un šo te Pāvils mums atgādina un brīdina, lai mēs neesam tāda kā šī tauta, kas paliek un nomirst tuksnesī un neredz šo apsolīto zemi. Ja, Dievs mūs brīdina, Dievs mūs mīl, Dievs saka, ejam taču tālāk, ejam uz priekšu, noliec malā kaut kādas lietas, noliec lietas, kas tev traucē. Ja? Bija arī tādi, kas izveidoja, atceraties Ārons, kamēr Mozus bija kalnā, Ārons izveidoja tur veselu atmodu tuksnešu vidū, vai ne? Izlēja elka tēlu, tur bija tā elka dievība. Un tas elka tēls no kurienes? No Ēģiptes. Kur viņi citi redzējuši elka kādu? Viss, kas Ēģiptē. Viņi velk to Ēģiptei tuksnesī, bet Dievvārds saka, ka tuksnesis ir vieta, kur Dievs Ēģipti ņem ārā no mums. Redziet, tuksnesis ir vieta, kad mēs teritoriju nomainām. Mums Ēģipte vairs nav ārpusē, bet Ēģipte ir iekšpusē. Pasaulīgā domāšana, pasaulīgā uztver reakcijas. Un Dievs lēnām caur mannu, caur visiem tiem procesiem, kas notiek tuksnesī, un viņš ņem ārā to. Viņš ņem ārā to. Un tad tur mums sāp, un tad mēs ir neapmierināti, un tad nav šitā, un tad nav tā. Un tad mēs mēģinām savu teltu ļoti komfortablu uztaisīt, un te mēs paliks uz ilgu laiku, un tu tur ieguldīsi ilgu laiku tajā teltī, un nākamā rītā tu dzirdi, tev jāiet prom. Vāc savu teltu somā un ejam. Citreiz mēs iekārtojamies kaut kur darbā, vēl kaut kur. Dievs saka, pietiek, ejam tālāk. Jā, man dzīvē tas notikās draudzē. Es tur sāku kalpot, kaut ko palīdzēt, kārtības sargi un visādas citas lietas, un tikko es esmu iekārtojies, tikko tāds komfortiņš parādās, tikko tāda bišķiņa pārliecība, pietiek, ejam tālāk. Amen. Ar Dievu nav komforts, vai ne? Viņš tev dod baudīt, Dievs dod baudīt visu, bet tas nav viss. Tas nav viss, ko viņš gatavs mums dot.
Amen. Viņš saka, ejam tālāk. Ejam tālāk, nepaliec. Un tad parādās tas Ārons un parādās vēl cilvēki, kas sabuntojās pret Mūzu, sabuntojās vēl pret līderiem, vadītājiem, ja? Un tas viss paceļās tuksnesī. Un interesanti, es mājās atrodos un es staigāju pa māju un pie savu leckapu, kaut ko tur skatos iekš un es dzirdu iekšienē. Es dzirdu tāds vārds, tādu domu. Viss, kas notiek draudzē, viss arī pozitīvs, arī negatīvs, ir tāpēc, lai mūs sagatavot kalpošanas darbam. Nedomā, ka kaut kas notiek tāpat vien. Neviens mats nenokrīt bez Dieva ziņas. Palas vēstules, cik viņiem tur bija visi svēti, tīri, šķīsti. Aha! Tur bija gan garīgais, tur bija gan arī miesīgais. Tas pats, kas šodienas draudzē. Amen. Tu ej un meklē kādu draudzi, gribi, visur tu atradīs garos. Būs mīkstumiņš, jā, savādāks. Melno maizi mīkstumiņš, balto maizi mīkstumiņš, bet garos būs visur kaut kādi. Ja? Un tas ir domāts par to, ka neviena draudz nav perfekta. Ar Kristu viņi ir perfekti. Ar Kristu viņi ir pilnība, kas visu visur piepild, vai ne? Bet Dievs, es nezinu, kāpēc viņš atrod tev kaut kādu vietu, kur tev nolikt. Jo Dievs saka, ne tu mani izredzēji. Tu mani neizredzēji, es tevi izredzēju. Es tev noliku, lai tu nes augļus. Ja? Ja, viņš paņēma iestādi, nezinu, kāpēc tajā dārzā, tajā siltumnīcā. Es tevi izredzēju, es tevi noliku, lai tu tur nes augļus. Vai ne? Ja, un tas ir tas, ko Dievs ar mums dara. Vai ne? Arī mans stāsts, jūs jau zināt, es arī pamaldījos pa tuksnes, vesels 6 gadus es biju prom. Un es gribu pateikt paldies Dievam par šiem gadiem. Es gribu pateikt paldies jums par jūsu lūgšanām, kad manā dzīvē varēja notikt šīs pārmaiņas. Ka pēc 6 gadiem Dievs gribēja sakārtot man garīgo dzīvi, sakārtot, legalizēt. Ja? Ir nelegāls lietas garīgi, ko mēs darām. Ja? Un ir kaut kādas lietas, ko Dievs grib ar laiku sakārtot. Piemēram, mēs bez Dieva, ar Dievu, mēs tur dzīvojam kopā ar kādu cilvēku. Ne laulībā, bet tā. Un tu padzīvo kādu laiku, un Dievs saka, vajadzētu tā kā sakārtot to lietu, vai ne? Vajadzētu salikt tā, kā Dievvārdē ir rakstīts. Jo Dievs saka, es gribu svētīt tev, bet ja tavā laulībā nav pamats uz Dievu vārdu, es nevaru tev svētīt. Es nevaru tev nosargāt, jo vēlnam ir durvis vaļā, vai ne? Dievs grib legalizēt, Dievs grib sakārtot, ja? Tas pats jautājums, ja autoritāts jautājums ģimenē, ja? Ja mēs izauguši tādās ģimenēs, kur mamma vienmēr bijusi tā galvenā, ja mēs vēl runājam pirms dievkalpojumu, ja, kas tad ir pirmā vietā, kā Dievs to laulību ir sakārtojis. Ja? Un bieži vien dažādu iemeslu dēļ vīri nav uzņēmušies savu atbildību. Ja? Un tās ģimenes aiziet tādā veidā, ka sieva, mamma uzņemās atbildību un viņi pārvalda to namu un visi kārtībā bērni izaug un tā tālāk. Bet šis princips neder Dieva valstībā. Amen. Kā Dievs to var salabot, to viņš zina. To viņš var sakārtot. Ja mēs ielaižam savā sirdī to vārdu, to patiesību, tad viss tiek izgaismots un sakārtots. Amen. Tas, kā mums notiek, tas ir viens, bet tas, kā ir rakstīts, tas ir otrs. Vai ne? Tā patiesība. Un bieži vien šis ģimenes jautājums, mēs jau tādu arī nāk draudzē. Ja? Un bieži vien ir tā, ka tās mammas, tās sievas, kuras uzņēmusies atbildību savās ģimenēs, viņi cenšas uzņemties arī draudzē. Kārtot, riktēt un visu tur mācītāji, tur dar šito vai nedar šito, vai vēl dar tā vai vēl šitā, ja. Es redzu tās lietas, es tagad esmu uzņēmies atbildību
savā draudzē, ja es redzu šīs lietas. Un es teikšu, nav viegli. Es teikšu, ir grūti. Es teikšu, ir smagi ar visam šīm lietām. Ja? Vajadzīga Dieva žēlastība, vajadzīga Dieva patiesība. Amen? Un kā jau mēs ar Edgaru runāju pirms dievkalpojuma, ir lietas, ko mēs paši nevar izmainīt. Godīgi sakot, neko nevar izmainīt. Mums vajag Jēzu, vai ne? Mums vajag Jēzu, mums vajag Dievu, lai viņš palīdz mums visas tās lietas izmainīt. Amen? Tu gribi iet uz apsolīto zemi. Tu gribi spērt nākamos soļus uz priekšu. Ko? Tu gribi nolikt eksāmens savā dzīvē. Tests, kurus tu varbūt gadiem vēl nav uzvarējis. Bet būs viena diena. Amen? Būs viena diena. Ar Dievu ir visas lietas iespējams. Visas lietas. Visas lietas. Nekā nav neiespējams. Tiem, kas tic Dievam. Amen. Halleluja. Halleluja. Es bieži minu to motivāciju, cik var brīžam nogurst, rokas nolaižās, vēl kaut kas. Es tev gribu atgādināt, kāpēc ir vērts turpināt cīnīties. Uz tevīm diezgan daudz skatās. Un tas, kā tu uzvedies, tā viņi domā pa Dievu. Ja tu padodies, viņi domā, tev ir tāds Dievs, kas padodas. Uz tevīm daudz skatās. Vēl vairāk, tavu bērnu ietekmējas no tev, tavu mazbērnu, viņi skatās uz tevi. Tāpēc nepadodies, neapstājies. Amen. Būs daudz dažādu šķēršļu, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Ienaidnieks visādi mēģinās tevi apstādināt. Bet Dievs saka, ejam uz priekšu. Amen. Un tāpēc viss, kas notiek, Dievs var vērst par labu visas lietas. Un visās situācijās, ja tu nāc pie Dieva, viņš var tevi iemācīt, kas te notiek. Viņš tev var mācīt, ko vajag, ko nevajag. Saprot? Bet tikko tu reaģē ar savu miesu uz konkrēto situāciju, tu vairs neko nedzirdēsi no Dieva. Tu esi izteicis spriedumu, tu esi izteicis tādu spriedumu par to situāciju. Tas ir vainīgs un tas nav vainīgs. Ja? Tāpatās, kā es dzīvoju savā ģimenē, mans tēca māma sastrīdās un vienam ir savu taisnību, otram ir savu taisnību. Un mēs ir ticīgie, un es kā bērns arī ļoti gudrs, un es zinu, kas ir mammai jādara, un es zinu, kas ir tētim jādara. Es tāds baigi gudrais tur tāds. Un Dievs man to pirkst paņem un saliec pret manim. Un Dievs teica tā, un ja tu kaut ko darīsi, tad es arī varu izmainīt to situāciju ģimenē. Amen? Draudzē notiek tā, draudzē notiek šitā. Mums tas pirksts ir šitā te. Ja? Uz otru. Ja? Bet Dievs saka, ja tu lūgs par šo situāciju, ja tu iestāsies, tad es arī varu kaut ko mainīt. Amen? Mūsu cīņa nav miesīga. Mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Amen? Bet pret gariem šajā pasaules telpā, vai ne? Halleluja. Amen? Tu esi priecīgs, ja? Es pilnīgi jūtu. Dievs ir labs. Dievs ir brīnišķīgs. Man sirdī bija kāda lūkšana. Es gribētu aizlūgt par mācītāju, par Valentīnu, par viņas sievas un par viņu ģimeni, ja, ka mēs kā draudz varam stipri stāvēt par viņu ģimeni, par viņu laulību, par viņu sievas veselību. Ja. Es gribētu tiešām aicināt, un es atcerējos
lūgšanas, jeb slavēšanas laikā, ja, kad mēs varētu iestāties, jo Jēzus sacīja, mans nams ir lūgšana nams. Amen. Jēzus sacīja, elles vārtiem nebūs uzvarēt draudz. Viņš teica, viens var uzvarēt 1000, bet 2 tā var uzvarēt veselu tums. Amen. Tāpēc es gribu aicināt, ka mēs kopā var lūgt, iestāties par Valentīnu, par viņu ģimeni, par viņu veselību. Amen. Lai tas vēlna darbs, lai šie vēlna darbi tiek izārdīti. Amen. Lai tas tiek apstādināts, visu, ko vēlns dara šajā jautājumā. Piecelsimies. Nāksim Dievu priekšā, tādi, kādi esam, nāksim ar savu ticību. Halleluja, Jēzu, mēs piesaucam Tev šajā rītā. Piesaucam Tev šajā dienā. Paldies Tev, ka mēs varam būt šeit un baudīt, ka Tu esi labs Dievs, brīnišķīgs Tēvs, varens pārdebisks Dievs. Paldies Tev par mācītāju Valentīnu, paldies par viņu ģimeni, paldies Tev par viņu bērniem, paldies par viņu sieviņas, paldies, ka Tu esi tas, kas viņu lieto, tas, kas viņu svētī. Paldies Tev, kungs, ka mēs kā draudz var stāvēt viens pa otru. Paldies, ka Tu esi devis apsolījums, ka elles vārtiem nebūs uzvarēt draudz. Un mēs stājamies pretī šai tumsai, mēs stājamies pretī šai slimībai, šai sērgai kā draudze. Jēzus Kristus vārdā. Mēs sakam, kungs, ka Tu nav par velti miris uz krusta par šo slimību. Tu nav par velti kļūst par lāstu. Tu nav par velti kļūst par grēku. Jēzus Tavs nopelns. Jēzus Tavs upurs. Halleluja, mēs pasludinām, kungs, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks šajā namā, šajā ģimenē, šajā organismā. Halleluja, Tu esi teicis, lai mēs sludinām dzīvību šajos mirušos kaulos, šajos mirušos audos, lai mēs runājam dzīvību šai ģimenē, dzīvību šai veselībā, dzīvību. Halleluja, šajā laulībā, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, lai Tavu gaismu spīd, lai Tavs spēks atraisās Jēzus Kristus vārdā. Un mēs tiešām, Tu esi nolādējis šo vīģes koku, Tu nolādēji šīs saknes. Un tāpat arī mēs varam nolādēt šīs saknes šai slimībai, lai šīs saknes ir nolādētas, kungs, Tavā vārdā. Tāpat kā Tu nolādēji šo koku, mēs nolādam šo slimību, mēs nolādam šo iemeslu Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, mēs pasludinām, kungs, ka tam, kam Tu pieskarās, tas atdzīvojās. Halleluja, kungs, kad viens vārds no Tevs var izmainīt visu turpmāko dzīvi. Un mēs ticam, un tāpēc mēs lūdzam. Mēs ticam, un tāpēc mēs pasludinām. Mēs ticam, un tāpēc mēs atraisam Jēzus Kristus vārdā un svētījam viņu ģimeni, viņu laulību, viņu veselību. Un pasludinām, ka no šīs dienas Tavs process turpinās uz atlapšanu, uz uzvaru, uz veselību, uz dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Tev viss gods, Dievs. Tev visa slava, Dievs. Tev visa pateicība, Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Atcerēsimies mājās, lūgsim par viņu, stāvēsim, vai ne? Plec pie pleca. Ja? Vēl ir lietas, ko es gribu pateikt. Šodien mums ir māmiņas diena, vai ne? Šodien ir māmiņas diena. Te ir kāda māmiņa. Ir kādas māmiņas. Māmiņa. Paldies Dievam par mūsu mamām, vai ne? Lai Dievs svētī mūsu mammas. Paldies, kā Dievvārds saka, kad Dievs caur to, kad sievas dzemdēs bērns, vai ne? Tur ir sava apsolījuma, savas svētības, vai ne? Ka tas ir tas, kam jūs esat radīti. Tas ir tas, kam Dievs jūs ir aicinājis. Es atceros, man sieviņa arī bērns audzināja, viņi nevarēja kalpot un Dievs viņus nomierināja. Tā ir tava kalpošana. Tā ir tava kalpošana. Izaudzēt savus bērnus, vai ne? Rūpēties par viņiem. Tu nevari būt visur pasaulē, bet tu vari būt pie saviem bērniem.
Amen. Saprotiet, jūs ir mammas, un to status nemaina vairs nekas priekš tiem bērniem, ko jūs esat dzemdējuši. Amen. Nekas nevar aizvietot mammas saviem bērniem. Vai ne? Un arī mums katram ir savu mammu, kur nevar aizvietot pilnīgi nekas. Un mums Dievvārds saka, ka mums ir jāgodā savu vecāku, jāgodā savus mammas, jāgodā savu tēti, vai ne? Jūs tic vēl šim vārdam, ja? Kad ir jāgodā, ir jāsvēt, jārūpējas par viņiem, ja? Un Dievs grib, lai mēs rūpējamies par viņiem. Pilnīgi neatkarīgi no tā, kādi ir viņi bijuši, vai viņi bijuši labi, vai mums ir grūta bērnība bijusi, vai mēs esam cietuši no saviem vecākiem. Es arī esmu cietis no savu tēti. Es esmu cietis no viņu. Ir bijis sāpīgi, man bērnībā ir bijuši notikumi un tā tālāk. Bet tas, ka Dievs man paskaidroja, ka viņam nebija nekas cits, ko iedot, un viņš deva visu maksimāli, cik viņam bija ko iedot, tad man bija vieglāk piedot. Man bija vieglāk svētīt savu tēti, piedot savam tētim, jo viņš darīja to labāko, ko viņš varēja priekš maniem. Amen? Un es ar Jēzu varu tagad saviem bērniem vēl vairāk labi darīt. Amen? Un ziniet, un tie ir arī tādi eksāmeni, mums Dievs piedeva mums. Varbūt tas ir tāds solis šodien, kad, lai kādi būtu bijuši mūsu vecāki. Mums ir jāpiedod viņiem. Amen? Un tas nav likums. Vai ne? Bet tas ir tas, ko tu esi no savu debestēti saņēmis. Amen? Ir pat tādi vecāki, kas vispār tavā dzīvē klāt nav bijuši. Tēvi nav vispār. Tu zini, ka viņš ir bioloģiskais tēvs, bet viņš nav bijis klāt pie tavas dzīves. Un mēs varētu teikt, viņš vispār nav pelnījis tavu uzmanību. Viņš nav pelnījis tavu atzinību. Bet Dievvārds saka, godā savu tētu un mammu. Amen? Un ziniet, vēl kas ir tur klāt? Tur ir klāt arī garīgie tēvi un mātes. Tur arī garīgie tēti un mammas, kas mūs ir dzemdējuši. Kas mūs ir dzemdējuši garīgi, kas mūs ir pieveduši Kristum. Amen? Un tas ir tāds atgādinājums, ka mēs varam svētīt, rūpēties. Citreiz mēs aizraujamies ar kalpošanu tā, ka mūsu vecāki paliek vispār. Mēs vairs nepieminām viņus. Mēs paņemam to rakstvietu, kas ir mans māsa un brālis un mamma. Man bija tāda situācija. Man bija jāstrādā, jāpalīdz savai māsai, un es paliku dusmīgs. Un viņi nenāk uz draudzi, un viņi nekalpo Dievam. Kas ir man māsa un brālis? Un kāpēc man viņai jāpalīdz? Vot draudzē, vot jūs ir māsa un brāļi, es jums palīdzu, kāpēc tad viņai man jāpalīdzi? Bet es jau nezināju, pēc tam es tur patās, kur es palīdzēju, tur es pēc tam, kad es aprecējos, tā bija pirmā vieta, kur es dzīvoju. Es pats sev gādāju. Amen. Un tāpēc Jēzus pateica tādus vārdus. Atceraties, farizēji, kādu viņiem bija attieksme pret vecākiem. Viņi teica tā, tas, kas nākas priekš maniem vecākiem, tas, ko man vajadzētu palīdzēt, to es atdodu Dievam kalpošanai viņam. Un Jēzus pateica tāds vārds, kā jūs ar saviem likumiem atceļat Dievu vārdu. Vai ne? Lai cik mēs nodoties kalpošanā, lai cik mēs ziedot draudzē, mēs nekādā gadījumā nevar aizmirst savus vecākus. Ja? Un viņiem tas vārds bija korban. Visu to, kas pienākas vecākiem, viņi atdod Dievam. Ko? Jā. Ziniet, kas ir mūsu vecāka pensija? Tie mēs esam. Ne jau valsts tās
tās naudas, kas tur ir. Tā Dievs vispār nav bijis iekārtojis no paša sākuma. Dievs iekārtojis, ka jaunie palīdz vecākiem. Vai ne? Un tad, kad tu piedzimst, vecāki palīdz tev izaugt. Tu pieaug, tu palīdz vecākiem nodzīvot tos gadus, ko Dievs ir paredzējis. Amen. Šajā pasaulē ir cik likumi. Bet mēs neļaus pasaules likumiem atcelt Dievu vārdu. Amen. Aleluja. Lai Dievs svētī mūs un svētī mūsu mammas. Un jūs ziniet, es pateikšu vēl vienu lietu. Kur mamma grib, lai visi ģimeni savācās kopā? Vai ne? Bet tas ir tāds Dieva ielikts iekšā. Ziniet, tas ir Dieva sirds. Jā, Dievs ir varbūt vīriešu personā, bet Dievā ir gan vīriešu, gan sieviešu persona. Vai ne? Un Dievs saka tā, Jēzus teica, kā es gribu, ka man cālīši viss nāk zem maniem spārniņiem. Vai ne? Un ja tu saki, ka tu gribi, lai tavu ģimeni nāk zem taviem spārniņiem, tad padomā, arī tu esi cālīts vienai mammai, vienam tētim, vienam Dievam. Un Jēzus saka, nāc zem maniem spārniņiem. Un zini, kas notiksies, kad tu nāk zem Jēzus spārniņiem? Tavu ģimeni nāk zem taviem spārniņiem. Amen? Redziet, kā tas strādā? Vai ne? Sākumā garīgais un pēc tam vispārējais. Amen? Un Jēzus saka tā, un tu tic uz Jēzu, un tu un viss tavs nams tiks izglābts. Amen? Tiks izglābts. Turpin būt zem Jēzus spārniem. Turpin būt tajā, kur Dievs tevi ir aicinājis. Amen? Sieviņa tagad. Es aicinās manas sieviņas, lai viņi padalās ar to, kas ir viņas sirsniņā. Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa, varam sākt ar 1. pantiņu. Tas ir kaut kas tāds, par ko es pārdomāju pēdējās dienās. Kaut kādā mērā varbūt tas tāds pravietisks vārds vispār par šī laikiem, kā teica, par šo laikmetu, kurā mēs esam un kur mēs atrodamies. Bet tātad šajā gadījumā mums pavisam netālu bija Lieldienas, man vēl viņas nav beigušās, es joprojām tajā notikumā dzīvoju. Bet tad te rakstīts bija laiks pirms Paskas svētkiem, jā, Latvijā to saprot kā Lieldienas mēs tās svinam, un Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva. Un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mīles laikā, kad velns Jūdam Sīmeņa dēlam Iskariotam bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus zinādams to visu, ka tēvs viņa rokās bija nodevis visu un ka viņš no Dieva ir izgājis. Viņš zināja, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir no Dieva atnācis, viņam ir uzdevums uz zemes un viņš ies atpakaļ. Mēs ar tevi esam dzimuši no Dieva, mums ir uzdevums šeit uz zemes, pareizi, un mēs zinām, ka viendien mēs iesim augšā. Vai nu mēs tiksim parauti, vai mēs iesim augšā tāpēc, ka mēs aizmiegam, kā te saku, uz zemes mūžu miegā, ja, bet patiesībā mēs aizmiegam priekš šīs pasaules, mēs kļūstam pavisam dzīvi, mūsu gars un mūsu dvēseli pavisam dzīvi kļūst. Bet tātad mēs zinām to, ka mums pienāk šī diena. Bet Jēzus viņš piecēlās no šī pēdējā kopīgā vakariņu galda, novelk savus virsdrēbes un paņēmis linu drānu, jeb dvielu, kā nu kurā vietā tas ir rakstīts. Cik es saprotu, tas ir dviels, tā kā galdauds gandrīz, vai nevis galdauds, bet priekšauts, kaut kas tam līdzīgs, ja, tāds dviels, ko viņi aplika ap saviem gurniem, un viņš apsēdās. Un šis te darbs, ko viņš taisījās darīt, tas nebija darbs, ko parasti darīja ciemiņi. Tas nebija darbs, ko parasti darīja dišciltīgi cilvēki. Tas bija darbs, ko darīja viss zemākais kalps. Un ja mēs atceramies, kas ir rakstīts, es pāriešu ātri uz Filipiešiem
Tā ir vēl viena man mīļākā rakstvieta šajās dienās, bet, godīgi sakot, tas, ko es runāju šobrīd, būs par to laiku, kurā mēs esam un kas ir svarīgi. Kā es to redzu savā iekšēnē, ko Dievs man runā pēdējās dienās, pēdējos laikos. Un viena no tām lietām, kas ir mums kā ticīgiem ārkārtīgi svarīgi šajās dienās, kad visapkārt, kā Jānis teica, notiek viss kaut kas, ir Filipiešiem 2:5. Lai jūsos ir tāds pats prāts, kāds ir Jēzu Kristu. Tātad Jēzus Kristus ir mūsu piemērs, mūsu paraugs, mūsu paraugu demonstrējums, liecība tam, kādiem mums vajadzētu būt, kādiem mums vajadzētu izskatīties. Kas būdams Dieva veidā, tad viņš bija kā Dievs, bet viņš neuzskatīja to par kaut kādu laupījumu, kā kaut ko šausmīgi briesmīgi, ka viņš kļūst līdzīgs tagad cilvēkiem un pielīdzinās tam, kādi mēs esam. Viņš atnāca uz šīs zemes un iztukšoja sev, kā te ir rakstīts. Viņš pieņēma cilvēcisko formu, viņš kļūst tāds pats kā tu un es. Viņam vajadzēja iet uz labierīcībām, viņš jūtas izsalkumu, viņš saprata, ko nozīmē, ka kāda meitene patīk. Jā, viņš bija tieši tāds pats kā mēs, tu un es. Viņš pieņēma šo te cilvēku līdzību un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi. Tā bija pazemošanās, ka viņš būdams debesis varenais godības ķēniņš, kurš ir piedalījies pie visas pasaules radīšanas, sēž tēva, debesu tēvu klēpī un zina, kāds ir debesu tēvs, cik viņš ir mīlošs. Un iedomājieties, jums tagad kāds saka, tagad ej lejā uz zemes, noliec šo visu malā, var teikt, tā kā izģērb visu to Dievu godību. Un tagad ej zemē un piedzimst, es atvainojos, ka es tā teikšu, kūtiņā, kur smaržo pēc kūtiņas. Man patīk, starp citu, kūtiņas smarža. Es ļoti atvainojos, bet, kad es braucu garām tiem laukiem, man tā smarža patīk, es esmu dīvaini. Bet citam patīk degvielas smaku, un es atvainojos, bet mēs esam dažādi, ja? Bet tā vieta kūtiņas smarža man atgādina, ka tur kaut kas notiek, tur ir dzīvība. Tur top kaut kas labs, tur būs maize, jāsaka tā, ja? Un, jā, tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka, ja es piedzimu kūtiņā, man tur nebūtu bijis grūti uzturēties tajā ziņā. Ja? Bet tad Jēzus piedzima tādā vietā, viņš pazemojās pilnībā. Viss nevarīgs mazs bērniņš, tā kā mums tur aizmugurītē viens ir, pilnībā atkarīgs no cilvēka, no cita cilvēka. Jā. Un tā tad viņš te ir rakstīts kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Tā viņa mīlestība, kur viņš parādīja līdz nāvei, bija tā, ka viņš paklausīja līdz nāvei. Viņš bija pazemīgs un paklausīja Jēzum tēvam līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs, tikai tādēļ, ka viņš spēja tik ļoti pazemoties, Dievs viņu paaugstināja. Un, mīļie, šajās dienās, es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet es redzu apkārt tik ļoti daudz cilvēks, kas skatās šitā. Tā kā es tagad, tā, no augšas, ja? Bet es iekšēji negribu tā nekad skatīties. Es saku, Dievs salauz man, Dievs dar man pazemīgi. Šajā laikā ir tik daudz cilvēku, kas viens pret otru uzceļās un saka, tu esi nepareizs, tev vajag tā, tev vajag šitā. Un mēs kļūstam augstprātīgi un lepni tajā, kā mēs uztveram lietas, kā mēs uztveram citus cilvēkus. Mēs gribam ielīst otru cilvēku dzīvē, bet es saku, Dievs, palīdz man lūdzu būt tik ļoti pārņemtā ar to, kas man ir iekšēnē jāsakārto, ka man nav laiks citus cilvēkus bakstīt ar pirkstu un teikt, tu dari to, tu dari šito. Un Jēzus, viņš bija pazemīgs līdz nāvnēs, un es reāli godīgi jums saku, mīļie brāļi un māsas Jēzu Kristu, es to saku šeit, es to saku mūsu draudzē, es to saku visur, kur man ir iespēja. Pazemība ir šī brīža atslēga. Ja mēs, mīļie brāļi un māsas, ja mēs gribam iet uz priekšu ar Dievu, mums ir vajadzīga pazemība. Savu laiku man bija tāds interesants sapnis, un starp citu es dzirdēju, Ivets radinieku Ilgvaram bija diezgan līdzīgs sapnis manējiem, tikai es viņu sapņoju vēlāk, bet tas bija stipri vēlāk, un tas nav tā kā dēļ tā, bet tas apstiprina man to. Un es sapņoju tādu sapni, ka ir ļoti tāds šaurs koridors, un man ir tajā koridorā, man ir jātiek otrā pusē, bet es apakšā redzu tikai gaismiņu no durvīm. Ziniet, kā citreiz mēs ejam pa tumšu koridoru, un apakšā ir tikai gaismiņa, jo tur ir tikai tā maz tā gaisa spraudziņa, bet otrā pusē ir gaisma.
Un es tagad noliecos līdz zemē, un viņš radiniekam bija līdzīgs sapnis tikai ar mugursomu, ka vajadzēja kaut kur tikt cauri, un viņš nevarēja, tāpēc, ka vajadzēja to noņemt nost. Nu, cik liela ir mugursoma, ka tu nevari tikt cauri, ja? Bet manā versijā bija tāds, ka es redzēju to mazo gaismiņu, un es saprotu, man te jāizlien cauri, un es saprotu, ka es nevarēšu izlīst tur cauri. Tas nav iespējams, tas šauri apmēram tāda manā, sapņu uztverē ir tās šķirbiņi. Un tas, ko es gribu pateikt, kad mums ir jāpazemojas līdz nāvei, līdz zemei, līdz tam, ka mēs nomirstam. Līdz tam, ka mēs sakam, Dievs, pilnīgi vienalga, kā man apmet ar kādiem M vai S, vai ko vēl, ja? Lai es būtu maize. bet Dievs, es pazemojos līdz nāvei. Ja tu atļauj to darīt pret mani, tad tas ir tas, ko tu atļauj. Un es, Dievs, nevienam nestāvēšu pretī un nerunāšu pretī par to. Ja kaut kas ir tajā patiesība, ko pret mani runā, Dievs palīdz man pazemoties līdz nāvei, jo es negribu pacelt savu skatu, es negribu kļūt lepns vai augstprātīgs savās acīs un krist. Jo Dievvārds to skaidri un gaiši saka, ka augstprātība, kad mēs esam augstprātīgi, tas ir nākamais solis līdz krišanai. Un tas, ko es redzu, ka augstprātība un lepnība un iedomība un mans tas, ka es skatos uz visu no augšu, tā ir tīrā elles, tas ir tīrais elles spēks. Tā ir tā enerģija, ar kuru Dievs Luciferu nogāza lejā. Un tas ir tas, kas ir ienaidā ar Dievu, un es negribu to savai dzīvei. Un Jēzus pazemojās līdz nāvēm. Viņš ir mūsu piemērs, viņš ir mans un tavs piemērs pazemoties līdz nāvei un pateikt, es, Dievs, gribu pakļauties tam, ko tu man prasi, un es negribu sevi ne par ko citu uzskatīt, kā vien par to, par ko tu man sauc. Es gribu saukt sev tā, kā tu man sauc, un nedomāt par sevi ne augstāk, ne arī zemāk. Ziniet, ir vēl otra puse. Mana omīta un opīts bija brīnišķīgi cilvēki, ļoti dievbīgi, bet viņiem bija viena ļoti negatīva īpašība, ka viņi bija viltus pazemīgi. Ziniet, citreiz mēs gribam sev nolikt līdz zemē, bet Dievs neredz mūs tā. Viņš saka, ej un dara to. Piemērs, es kaut kāds 5 gadus atpakaļ, es biju tādā grūtā, smagā brīdī, un man bija vēlēšanās iemācīties klavieru spēlēt. Un es atradu aplikāciju un sāku trenēties visas notis pēc kārtas. Es zināju notis, bet tas bija viss, ko es zināju. Un man ļoti gribējās to izdarīt, un man bija grūts tāds pārbaudījuma laiks manā dzīvē, un es pievērsos tam, un tas man palīdzēja novērst domas no tā, no kā nevajag, ja, no negatīvām. Un es tagad mācos spēlēt. Un pirms kāda īsa brīža, tagad jau, kad mēs ar Jāni esam mācītāji, es vienā brīdī saprotu, kad man vajadzēs uzkāpt uz skatuves un man vajadzēs reāli spēlēt, kaut vai tas ir ļoti primitīvi akordiņš pasist uz klavierīt, ja, tā kā tāds malks, ja. Un es zinu, ka zālē ir ļoti daudz cilvēku, kas skaisti spēlē. Tā skaitā slavēšanas grupā, kur mums ir pianists reāls. Un es saprotu, un Dievs saka, kādas problēmas, ej augšā mirst. Tas nav par tevi, ja? Un tu ej un tu dari to, kas tev liekas, ka tu nevari to izdarīt, bet tu vari to Dieva spēkā izdarīt, un tāpēc netur sev zamāk par to, ko Dievs tev ir nolicis. Sauc sev tieši tā, kā Dievs tev sauc savā vārdā, ne zemāk, ne augstāk. Un tāpēc es teicu par to, ka mēs varam būt gan augstprātīgās domās par sevi, gan arī pārāk zemās. Ir lietas, ko Dieva vārds saka par mums, un mēs nedrīkstam pateikt, ka tā nav patiesība par mani, jo tad es zaimoju Dievu radību. Amen. Ja es saku par tevi to, kas tu neesi saskaņā ar Dievu vārdu, tad es īstenībā uzspļauju tam Dievam, radītājam, kurš radīja tevi un mani. Tā tas ir. Ok, Jāņa evaņģēlijs 13, es centīšos ātri izstāstīt to, ko es gribu. Viņš novilka šīs te virsdrēbes, viņš novilka to, kā viņa ārēji visi pazina, kas viņš bija, un viņš kļuva ļoti personīgs ar šiem saviem draugiem. Ir cilvēki, ar kuriem tu vari būt personīgs. Angļi saka, tu vari nolaist matus, tu vari, novilkt varbūt savu uzvalku, un tu vari apsēsties, un tu tā vari no sirds atdušī, kā Krievi saka, no sirds uz sirdi, no dvēseles uz dvēseli,
izrunāties. Un Jēzus cerēja, redzēja savos draugos šo iespēju, ka viņš tagad var apsēsties un ar viņiem parunāties, ka šis ir pēdējais mīlestības, pēdējie vārdi, pēdējais viņa laiks kopā. Un viņš novāk šīs te virsdrēbes, viņš ir pilnīgi ievainojams un atklāts. Pazemība nozīmē, ka tu esi atvērts, ka tu esi godīgs, ka tu pasaki, kā ir, pat kā līderi. Es jums dažas lietas šeit stāstu, ko varbūt man nemaz nevajadzētu tev stāstīt. Un tu to vari izmantot ļauni. Bet Jēzus bija tāds, viņš atvērās saviem draugiem, viņš atvērās saviem ticības brāļiem un māsām. Un paņēma šo te priekšautu vai dvielas. Un pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīja tās lina drānā, ko viņš bija apsējis. Un tas, kā es to redzu, mēs bijām Bībeles skolā un tur bija viena sieviete, viņa glāba sievietes, kas ir seksuāli izmantotas, pārdotas, seksuālā cilvēku tiesību pārkāpums reāls, ja, seksuālā verdzībā. Un viņa glāba viņas organizācija glāba šīs sievietes, un viņiem bija tāda māja, kurā viņi visi kopā dzīvoja. Un jūs saprotat, ja cilvēks ir no tāda dzīvesveida, no tādām traumām iznācis ārā, tur iet viss kaut kas pa gaisu, ja, un tur ir visādas dienas. Un es atceros ļoti skaidri, kā viņa vienreiz viņa stāstīja par vienu situāciju. Viņa teica, viena meitene man vienkārši tracināja. Es viņu ciest nevarēju. Teica, es zinu, ka es nedrīkst kādu neciest, bet es ar viņas nekādu nevarēju tikt galā. Un tad viņa viendien lūdza atkal, Dievs, izmaini, taču viņas atver viņai acis, atver viņai ausis un tam līdzīgi. Un Dievs viņai saka tā, vai tu zini, no kurienes šī te sieviete ir iznākusi ārā, un viņiem ir tāds fails, kurā ir sarakstīts, no kurienes tas cilvēks ir iznācis ārā. Teiksim, kas ir tā viņu vēsture tam cilvēkam? Kas tur ir noticis ar viņu? Un šī te organizācijas vadītāja, viņa aizgāja un pārlasīja to visu, un viņa teica tā, tagad es saprotu, pa kādiem ceļiem viņa ir staigājusi. Un kāpēc viņas kājas ir tik netīras. Viņa teica, kamēr viņa nebija izlasījusi un no jauna sapratusi, atcerējusies, atgādinājusi sev tās sāpes, tās traumas un ciešanas, ar ko viņa ir gājusi cauri, viņa nevarēja saprast to otru cilvēku. Un tas, ko es gribētu aicināt mums un teikt, tavs brālis, tava māsa, tev sēž blakām, mēs citreiz nezinām. Es runāju šonedēļ ar vienu no manām draudzenēm, ar ko mēs sazinamies un tā. Teicu, es nezināju tādu lietu par tavu dzīvi. Es izstāstīju viņai ļoti tādu nopietnu lietu, kas manā dzīvē bija, tāpēc, ka bija kaut kādas ģimenē situācijas un tā. Teicu, es nezināju par to. Un tad es vienkārši domāju, mēs bieži vien neizstāstam. Mēs ne katram izstāstam, ja? Bet tev blakus un man blakus sēž cilvēki, kuriem ir ļoti netīras kājas. Viņi ir gājuši pa kaut kādiem ceļiem. Jēzus viņiem bija blakus visu laiku, un viņš zināja, pa kādiem ceļiem šie mācekļi ir gājuši. Bet viņš pazemojās līdz nāvei pret tiem, kuri īstenībā bija tā kā padoties zem viņa. Bet viņš pazemojas, viņš nometās ceļos, un viņš mazgāja viņiem kājas. Un tas, kad mēs viens otru svētījam, kad mēs viens otrā ieklausamies, kad mēs viens par otru aizlūdzam, mēs mazgājam viens otram kājas. Tas nav fiziski, bet es nezinu, man nekad neviens nav mazgājis kājas, un uz pedikīras arī nevar saņemties aiziet, jo man liekas, ka ļoti kūti. Bet katrā ziņā es iedomājos, ko tas nozīmē. Man pat nepatīk novilkt kurpes, tad, kad kādreiz spēlēs prasu to darīt bērndraudzē, ja? Es tā kā, man nav tā, ka es tā baigi ar sajūsmu kādam rādu savas plikās pēdas, ja? Lai gan tur nav nekas tāds neestētisks un tā, bet tā bija pazemība līdz nāvei, ka mēs viens par otru zinām, ka Jēzus teica, es tevi pazīstu, es gribu ar tevi kopā būt, es gribu tev palīdzēt noskalot tos putekļus, pa kuriem tu esi gājis, es gribu būt ar tevi kopā un iet ar tevi kopā. Un viņš tādā veidā parādīja viņiem, kāda ir šī mīlestība. Un starp visiem viņiem bija arī jūdi. Interesanti, kā tas būtu, ja tu zinātu, ka tas cilvēks ir tavs nodevējs un tu viņam mazgā kājas.
Un viens no tiem mācekļiem, Pēters, teica, ko tu tagad dari? Nu, nemazgās man kājas, tu tagad nezini, ko es daru, Jēzus teica, bet pēc tam tu sapratīsi. Un es nelasīšu to daļu, bet, kas ir par Pēteru, bet es gribu izlasīt tālāk vēl. Jēzus 11. pantā saka, Jēzus zināja, kurš viņu nodevas, tādēļ viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Ne visi jūs esat tīri. Viņš zināja, kāda nodoma ir Jūdā, bet tai pašā laikā viņš viņam kalpoja tā, it kā nekas nebūtu noticis. Un mums apkārt darbā vai kaut kur citur, tev arī varbūt ir cilvēki, ko tu zini, viņi nav īsti ar tevi, viņi nav par tevi, viņi nav tīri savos motīvos. Bet kā Jēzus reaģēja uz šiem cilvēkiem? Ja? Un tas es nezinu, kā jums, bet es personīgi pēdējā laikā par šo ļoti domāju, jo man personīgi ir cilvēki, kuri man ir nodevuši. Un man nav bijis viegli, neviens nezina šo cilvēku šeit, iespējams, ja, un nekad nemaz nezinās varbūt. Es ticu, ka nekad es arī neteikšu jums, bet tā ideja kā tāda, tev ir tuvi cilvēki, kuri tev var nodot. Un kur var nostāties pret tevi un pārdot tev par 30 eiro, 30 sudraba gabaliem, jā. Bet Jēzus pret viņiem izturējās. Un tātad 12. kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savus virsdrēbes, apsēdies tiem sacīja, vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat skolotājs un kungs un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja nu es, kungs un skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Tad viens pret otru attiecaties ar mīlestību, palīdzat viens otram, ceļam viens otru. Pat tad, ja tu zini, ka tam cilvēkam nav šeit varbūt pret tevi pareizi motīvu, bet mēs rīkojamies tā, kā Jēzus rīkojās. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Ja jūs to zināt, 17. jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Un šis te pāns 18. Ne par jums visiem es runāju, es zinu, kuri ir tie, ko esmu izredzējis, bet lai piepildītos raksti, kas ar mani maizi ēd, tas ir pacēlis pret mani savu papēdi. Varbūt tu kopā ar kādu ēd Dievu vārdu maizi, varbūt tu ar kādu kopā ģimenē esi, varbūt tev ir radi, ar ko tu kopā esi, un tu iekšēji zini, ka viņi labprāt tev noslapkavot. Bet Jēzus sacīja, ka pavisam citādāk un uzvedās pavisam citādāk. Un pēdējās dienās es sāku domāt, Dievs palīdz man, jo tavs vārds saka, ja es esmu ar seksuāli iekāru uzskatījusi kādu vīrieti, piemēram, un tas nav mans vīrs, es esmu pret tevi sagrēkojis. Bet Dievvārds saka arī, ja es pret kādu slikti domāju, tad es esmu kā slepkava. Ja es kādam pasaku, tu esi idiots, es esmu slepkava. Un es sāku domāt par to, Dievs, cik tālu mēs kā Kristus miesa esam no tā. Tas nenozīmē, ka es tev tagad cenšos uzvelt lielu smagu nastu un pateikt, tu neesi pietiekami labs priekš Dievu. Es saku, ejam tālāk, ejam dziļāk. Dievs mūs aicina lielākā, dziļākā godībā. Un tas nozīmē, lielāka godība nozīmē lielāka tīrība viņa priekšā, jo citādāk es nevaru Dievu redzēt, ja mans sirds nav skaidra. Dievvārds saka Mateja evaņģēlija 5, sirds skaidri, ja Dievu redzēs. Tātad mans sirds, viņai jābūt tīrai, viņai jābūt brīvai no nepiedošanas, no rūgtuma saknes, kas ir rakstīts Bībelē, no skaudības. Jūs zināt, ka uz skaudību ir ļoti daudz cilvēku vērsti uz greizsirdību. Viņam vajag tavu darbu. Viņam vajag tavu vietu darbā. Viņš grib, lai viņš saņem paaugstinājumu. Viņš darīs visu, lai tev nogāst no turienes. Ir tā saucamie Kaini, viņam nepatīk, ka tev labi iet, un viņš grib tev izdarīt ļaunu. Ir daudz un dažādi cilvēki, bet Jēzus saka mums skaidri un gaiši, ka pat pret tiem viņš mums var dot spēku mīlēt. Jēzus ir mūsu piemērs. Viņš bija tāds pats cilvēks kā mēs, un viņam Dievs devu šo žēlastību mīlēt šos te nodevējus tā, it kā viņi neko nebūtu darījuši. Man pārsteidz tas. Man pārsteidz Jēzus raksturs un saka, Dievs palīdz mums Kristus miesai būt tādiem,
Ka mēs redzam, ka kāds man reāli nodod, bet es viņu mīlu tik un tā. To sacīs 21. Jēzus satraukts garā liecināja, patiesi es jums saku, viens no jums man nodos. Mācekļi skatījās cits uz citu neziņā, par kuru viņš varētu runāt. Neviens nezināja, ka tas ir Jūda. Iedomājieties to attieksmi pret visiem, vienādi mīļi Jēzum visi. Neviens nezināja. Mācekļi skatījās un brīnījās, kurš tas varētu būt. Viens viņa māceklis, kur Jēzus mīlēja, bija atgūlies Jēzum cieši blakus. Mēs zinām, kurš tas ir? Tās, kurš raksta to vēstuli. Viņš negribēja pateikt, es Jānis esmu tas, kur Dievs ļoti mīlēja, Jēzus ļoti mīlēja. Tad Sīmens Pēters šitā, Jāni, tu esi pats tuvākais mācītājam. Papras viņam. Kurš tas ir? Ja? Saprotiet ideju mūsdienās, ja? Kā tas ir bieži vien. Klausies, bet kurš tas varētu būt? Klausies, kurš no mums vislabāk pazīst mācītāju? Kurš varētu aiziet paprasīt? Jānis pazīst mācītāju. Jāni, tu varētu aiziet? Aiziet paprast, kurš tas ir? Ja? Tad tur ir tieši tāda paša situācija. Pavaicā, kurš tas ir, par kuru viņš runā? Tas noliecies pie Jēzus krūts, Jānis noliecies pie Jēzus krūts, tas bija raksturīgi viņam, tad viņš bija viņa draugs, viņš bija tuvāk nekā citi. Kungs, kurš tas ir? Viņam prasa. Jēzus atbildēja, tas, kuram es iemērcis kumosu, to došu. Un šis mums tā, man latvietim tas pilnīgi neko neizsaka, iemērcis kumos atdod, ja? Bet ebreju kultūrā, tad, kad viņi gatavoja mielastu, viņi izskatīja, kurš ir pats labākais gabaliņš. Jums ir tā mājās, ka jūs skatāties uz šķīvi, piemēram, svētku šķīvi, un jūs skatāties, šitas gabaliņš skatās uz mani, tas ir manējais. Viņš pilnīgi bļauj, Dainā, ņem šo, paskaties, es esmu sulīgs, es esmu tieši tik zeltīt brūns, kā tev patīk. Es esmu ļoti mīkstiņš, perfekts sagatavots, tas ir tavējais. Šis ir dzīmis un audzis priekš tevis, ja? Un tātad šis te saimnieks, viņš zināja, kurš tas gabaliņš ir. Jēzus izvēlējās no visiem tiem gabaliņiem, kā ebreju kultūrā to dara. Viņš izvēlējās to foršāko gabaliņu, viņš iemērts viņu rūgtās zālēs. Tas ir pēc lieldieniem viņa paražām, kāds ir. Viņi lietoja rūgtas zāles, tāpēc, ka Paskā svētki. Ja? Kāds varbūt zina vairāk mazliet, negrib iedzināties. Bet tā doma, ko es gribu šeit pateikt, viņš izvēlējās pašu labāko gabaliņu, iemērca viņu un iedeva Jūdam Iskariotam. Un ziniet, ko viņš ar to pateica? Es ar tevi esmu slēdzis derības draudzību, derības attiecības. Tu esi mans draugs. Tu esi mans tuvākais draugs. Es tikai ar draugiem ebreju kultūrā. Ja tevi viņi uzaicina mājās paēst, tas nozīmē, ka tu kļūsti par viņu draugu. Derības draugu. Mums ar vīru bija Bībeles skolā. Mums dzīvoja viens pakistānietis, un tad viens bija no Āfrikas, no Sierra Leones. Es nezinu pat latviski, kā viņi pareizi izrunā, bet viņi ir tādi, ka ja viņi tev pieķerās, tad tas ir tā uz mīlestību vai uz naidu. Ja? Tā kā, ja viņi tev pieķerās, tad viņi tev pieķerās tā kā, gatavi tev sirdi atdot, un ja viņi tev ienīst, tad tu zini, tev var arī nebūt kakls nākamajā dienā. Ja? Viņi ir tādi, vispār visas tās kultūras. Ja? Un šis te Jēzus, viņš iemērts šo te labāko gabaliņu, un viņš viņu padod Jūdam. Kā jūs domājat, ko tas liecināja pārējiem visiem? Kā Jēzus redz Jūdu? Un neviens no viņiem nevarēja iedomāties, ka Jūda ir tas, kurš ir nodevējis. Wow! Es nezinu, kā jums, bet man tie ir tāda augsta standarta līdz kosmosam. Un es saku, Dievs, palīdz. Es gribu tā mīlēt tos cilvēkus, kur man reāli ir vienkārši, izdarījuši ļoti lielu netaisnību. Ja? Un man liekas, ka viņi ir reāli, es atvainojos, ka es tā pateikšu, tā mūsdienīgi piečakarējuši mani. Bet Dievs, tu tā uz viņiem skaties. Un es palīdzu man mīlēt tā, palīdzu man tā skatīties. Un būt pazemīgai līdz nāvei. Un pēc šī kumos tajā iegāja Sātans. Ja? Bet
tam bija konkrēts nolūks. Un Jēzus Jūdam sacīja, ko tu dari, to dari drīz, un visi domā, nu viņš jau tur vienmēr iet nabags, barot un palīdzēt nabagiem, nu iet darīt savu darbu, ko Jēzus viņam teica. Viņiem nevienam neienāca prātā, ka šis ir tās, ne ar kāda veida attieksmi un uzvedību viņš neparādīja, ka šis ir tas vainīgais. Bet neviens no tiem, kas tur bija, nesaprata, kādēļ viņš to sacīja. Un daži domāja, ka Jēzus tam sacīja, ej pēc, kas mums vajadzīgs svētkiem, jo pie Jūdas bija maks. Jūdam bija citi iemesli, kāpēc viņš bija pie Jēzus. Ne katrs, kas sēž draudzē, ir ar pareiziem nolūkiem šeit. Tā kā es vakar dzirdēju, citam tu esi līderis vai mācītājs, un citam tu esi pakāpiens garīgajās karjeras kāpnēs. Es tikšu uz augstā kalpošanu, es varbūt pats uzkundzēšos pa mācītāju un būšu, vai kaut kādas, es nezinu, ko, tur slavēšanas vadītāji, man vienalga, ka es nezinu, kas te pa kalpošanām konkrētām ir, tik daudz, bet tad tā ideja ir dažādi cilvēkiem, kāpēc viņi ir tas, kas viņi ir. Bet, lai dotu kaut ko nabagiem, viņi domāja, ka viņš iet kumos, ņēmis Jūdu, tūlīt izgāja ārā un bija nakts. Un tas arī ir tas galvenais, ko es šajā dienā gribēju pateikt, ka mēs bez Jēzus nevaram šīs lietas izdarīt, bet Jēzus mums var palīdzēt mīlēt visus tā, kā viņš mīl. Un es tiešām ticu tam, ka Jēzus teica, no tā mūs pazīst, ka mēs tā mīlam viens otru. Un mums ir uz ko tiekties, mums ir uz ko iet, un ja tu prasi, bet kā lai es uz to tiek, tad es tev teikšu, ka numur 1 lieta, kas šobrīd ir vajadzīga Kristus miesā, ir pazemība. Es saku, Dievs salauz mani, dari man pazemīgi. Es nevienā brīdī negribu domāt, ka tas, ka es esmu mācītājs, sieva vai mācītājs, ka es esmu kaut kas. Es gribu justies viszemākais no visiem, kas šeit sēž, tāpēc, ka pazemīgiem tu dod žēlastību un pazemīgos tu cel godā. Un ja tu cel godā, tas nav tāpēc, lai es būtu ar pagoniem vai lai es būtu liela un slavena, bet tas ir tāpēc, lai tu cel godā, tāpēc, lai tas, kas ar mani, kam ir jānotiek, tas notiek vēl lielākā publikā. Vēl vairāk cilvēku var ietekmēties un būt svētīti. Mēs esam kā strauts, caur kur plūst. Mums nav nekāda slava, tāpēc, ka mēs esam strauts. Mēs dodam ūdeni. Tas ir mūsu darbs. Ja? Mēs esam trauki. Mēs neesam neko īpašāk ne par vienu citu. Mēs esam tāds pats māla trauks kā vispārējie. Mēs sastāvam no asinīm, no šūnām un tam līdzīgi. Mēs esam cilvēcisks būtnes, bet tas, kas dzīvo mūsos. Un lai Dievs dod, ka mēs būtu uzticami tajā mazumā, lai viņš mūs var vest vēl tālāk, vēl uz priekšu, vēl plašāk, un mēs varam būt par svētību daudziem. Bet tas sākās ar to, ka es esmu pazemīgs. Un ka es saku, Dievs, ne es, bet tu manī. Tas, kas ir manī, tas mans cilvēciskais, es gribu, es būšu, es vēlos, es parādīšu, lai tas iet mazumā, tā kā Jānis Kristītājs teica, bet viņam ir jāiet plašumā. Tā nav arī viltus pazemība, ka es nekas vairs neesmu. Nē, es zinu savas stiprās puses, zinu, ko Dievs ir ielicis manī. Tās ir vērtīgas lietas, un es esmu skaisti radīta. Psalms 139 teikts, tu esi brīnišķīgs radīts savās miesās. Dievs tevi ir radījis par meistardarbu. Nav pilnīgi neviens cits tāds kā tu, ar tādu veidu īpašībām, ar tādiem talantiem, ar tādām spējām, ar tādu kombināciju. Neviens cits tā nevar varbūt vadīt, administrēt kaut kādas lietas. Neviens cits tā nevar iekārtot dārzu. Neviens cits tā nevar spēlēt. Es nezinu, ko mēs katrs darām, vai ieraudzīt fotogrāfijā un nofiksēt tieši to skaisto skatu, ka visi cilvēki skatās uz fotogrāfiju un viņi jūt tās emocijas, ko tu jūti. Ja katram mums ir kaut kas, ko Dievs ir mūsos ielicis, un tas nav stāsts par to, ka tu pazemini to, ko Dievs tevī ir radījis, bet tā pašā laikā, ka mēs nepaukstamies un nedomājam par sevi augstāk nekā par citiem, ka mēs cienam viens otru, ka mēs mīlam viens otru, ka mums ir svarīgs tas, ko otrs pateiks, ka mēs spējam iejusties tajā, kāpēc viņa kājas ir tik netīras. Tā kā viens cilvēks teica, ja tu redzi otru cilvēku kājas, tu saproti, kāpēc viņš ir tāds, kā viņš ir gājis, kur viņš ir bijis, kāpēc viņam ir tās tulznes, kāpēc viņam ir tā sarupusies, nezinu, kā to saka, rupjā āda apakšā. Pēc rokām mēs varam pateikt, vai cilvēks strādā dārzā vai nestrādā, pat tad, ja viņam ir manikīrs, vai ne? Un pēc sastrādātājiem rokām es varu pateikt, ka mans vīrs, viņš nestrādā ofisā, jā. Un tātad tas, ko es gribu pateikt, ka
Kad Dievs mūs aicina uz mīlestību. Mīlestība arī nenozīmē, es redzu tevī nepareizas lietas un es tev nepateikšu. Šī ir viena problēma, ko es redzu Kristu miesā šobrīd. Dievs ir labs, Dievs ir brīnišķīgs, Dievs nekad man neko slikti nepateiks. Es atvainojos, mīļie, bet tas nav pilnīgs evaņģēlijs. To, ko Dievs mīl, viņš pārmāc. Un es saku, Dievs, es gribu vēl vairāk pārmācību. Pārmāc man Dievs, māc man Dievs, salauz manī manu es. To, kas grib vēl joprojām dzīvot tā, kā es gribu. Tā ir tā mūsu vecā daba, kas ir tā kā Lucifers. Es parādīšu, es tev parādīšu, Dievs, es arī varu. Es savu dzīvi kārtošu. Tā ir bāriņa domāšana. Tu esi Dieva dēls, tu esi Dieva meita. Dievs tevi ir ielicis savā ģimenē, un viņš tev aicina dzīvot zem viņa apgādniecības, zem viņa rūpes, zem viņa svētības. Viņš par tevi parūpēsies. Un tā kā tas, uz ko es gribētu aicināt mūs visus, ka mēs palikt stipri un iesakņotos mīlestībā. Ka mēs iepazītu viņu mīlestību. Jānis jau to brīnišķīgi pateica šodien, ka mēs nevaram zināt, cik mīlošs ir Dievs, kamēr mēs pie viņa neejam un nesatveram šo mīlestību. Līdz 9. klasē es nepazinu, kas ir īsti tēva mīlestība, tikai tāpēc, ka man vecāki no 4. klases sāka vadīt draudzi. Un reālajā dzīvē bija tā, ka viņi visu laiku bija draudzē. 5 apmēram vai 6 gadus no manas dzīves es vispār nezināju, un tie bija man formējošie gadi, kad man vajadzēja tēti arī. Es nezināju, ko nozīmē tēva mīlestība. Un mūsu dzīvēs sanāca tāda situācija, kur mēs nostājāmies pret manu tēti un manu mācītāju, manu garīgo tēvu. Un es reāli jutos tā, it kā man šīs te attiecības ar viņu ir pilnībā tā kā bezdibens, starp mums nav nekā vairāk. Mēs taisījāmies braukt ar vīru dzīvot uz Angliju, bijām nopirkuši jau biļetes, mums bija plāns, ka mēs nekad vairs neatgriezīsimies apmēram te, un nekādā gadījumā netaisījāmies kopā ar saviem vecākiem draudzi kopā vadīt, kur nu vēl pārņemt draudzi. Ja? Saprotiet, mums ir savi plāni, tad, kad mēs esam ar nepiedošanu, ar rūgtumu, ar naidu, ar neapmierinātību par kaut kādām lietām, citreiz kādam pat skauž kaut kas, ja? Un es domāju, ka mēs nekad vairs neatgriezīsimies. Bet tajā laikā, kad mēs sapratām, ka Dievs mums neļauj nekur braukt, es sēdēju, ja kādam tā ir problēma ar tēvu mīlestību, es sēdēju vienkārši un klausījos pielūgsmes mūziku, kurā bija vārdi par to, kāds ir Dievs kā tēvs, cik viņš ir mīlošs, kāds viņš ir. Un caur šo te un caur Dievu vārdu lasīšanu par to, kāds ir Dievs kā tēvs un cik mīlošs viņš ir, es ieraudzīju Dievu tēvu mīlestību. Tā man piepildīja tā, ka es pirmo reizi savā dzīvē varēju aiziet un apkamt savu tēti. Es nekad to nebiju darījusi labprātīgi. Tas tā, bērnībā, tad jau viss tur kampās, bet tad, kad mums bija bijusi šī te lielā starpa plaisa, šī nepiedošana, es nevarēju aiziet. Un es domāju, ja jums ir kāds, kam jūs nevarat piedot, kas jums ir Jūda Iskariots. Man viņš nebija Jūda Iskariots, bet ja jums ir kāds, kuram jums ir grūti piedot, jūs nevarat aiziet un apkamt šo cilvēku. Bet Dievs man tā piepildīja ar šo tēvu mīlestību, un es sapratu, ka es esmu viņa mīļā meitiņa, ka es varēju aiziet un apkamt savu tēti. Un tagad man tā nav problēma. Un tāpēc es tevi iedrošinu, ja tev tas trūkst, ej un saņem to pie Dieva. Varbūt tas ir tavs tāds gada laiks, tavs sezona tavā dzīvē, ka tev vajag iepazīt Dievu kā tēvu, kā mīlošu. Bet Dievs tēvs nav tikai mīlošs, pai, uķi, puķi. Pienāk diena, kad mēs savai meitai un dēlam sakam, man vienalga, ka tu atstāji sportmaisiņu mājās, es tev nevedīšu viņu ar mašīnu, nemīļā. Tev ir jāiemācās mācīties no kļūdām. Jeb dēls kaut ko sastrādā, kaut kāds podzis skolā. Es neskrienu glābt viņus katru reizi. Es esmu redzējis ģimenes, kuras glāb savus dēlus, kuram ir pār 30, izmaksā viņu spēļu automātās notērētās naudas. Un ziniet, mīļie, tas nav veselīgs sociālā sabiedrībā cilvēks. Tas nav cilvēks, kurš var būt sabiedrībā. Viņš ir parazīts. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu bērni izaug tādu, un mēs viņus pārmācam. Jebkurš labs, mīlošs vecāks pārmāca savus bērnus. Un Dievs mūsu tēvs, viņš negrib, lai mēs aizejam uz elli.
Viņš negrib, lai mēs netiekam debesīs. Un viņš teica, ka viņa līgava būs bez krunkas, bez traipa, bez kādas vainas. Viņš tev, mīļais brāl un māsa, gatavo. Viņš tev svēttapina. Svēttapšana ir tāds vārds. Viņš tev pilnveido. Tu šobrīd ej cauri, tā kā Ester. Tu mērcējies tajās mirru vannās. Ziniet, kas ir mirras? Mirras tek no koka, kurš ir iegriezts. Un tās asaras, kas tek no tā koka, līdzīgi kā mums priešu sveķi, mēs tikko bijām Dzintara muzejā, starp citu. Un interesanti redzēt, nu, kā tas ir, kad sveķi tek no koka un ko viņi ar to dara un kas tur notiek. Bet mirres, tas ir, kad tu mirsti. Un mums vajag šo te miršanas vannu, šo spā, kur mēs mirstam sev, mirstam savām emocijām, savai dvēselei. Un lai cik mums ļoti sāp, Dievs ir tas, kas mums palīdzēs nomirtam. Iedos anestēziju, ja vajadzēs, ja būs pārāk sāpīgi. Bet ir tā vērts, ka mēs ļaujamies Dievu garu zobenam un ļaujam viņam mūs pāršķelt, ka viņš atdala mūsu garu, dvēseli un miesu. Varbūt kāds šeit nesaprot, ko es ar to domāju, bet tā ideja ir par to, ka es ļauju Dievam mani mainīt. Es ļauju Dievam strādāt pie sevis, pie savas sirds. Un tāpēc es teicu, pazemība ir atslēga, mīļie, lai mēs izturētu šos laiks, kas mums stāv priekšā un būtu gatavi tai godībai, ko viņš grib atraisīt. Es reāli saprotu un zinu, ka mēs visa Kristus miesa gatavojamies šai lielajai atmodai un viņa nav tālu. Bet, lai mēs tai būtu gatavi, mums ir jābūt tai līgavai, kas gatavojās šai līgavai nākšanai. Nu, kā mēs, sievas topošās, kā mēs līgavas gatavojamies, vai ne? Kā mēs gatavojamies, matu maskas tur un pedikīrs un manikīrs un solārijas un es jau nezinu, manā laikā es nebiju aizrausies ar tādām baigām skaistumkopšanām, bet tomēr mēs kaut ko darījām. Es audzēju nākus, ko es nekad nedarīju pirms tam, ja? Es gribēju, lai skaisti uzslītas gredzens virsū, ja? Bet mēs gatavojamies Kristus līgā, mēs gatavojamies viņa atnākšanai. Mēs gribam būt skaisti viņa priekšā. Mēs negribam, lai viņš saka, kā tu te iekļuva netīram drēbēm, vai ne? Mēs gribam būt skaisti. Un tāpēc es negribu neko tev uzkraut kā smagu nastu. Es gribu tev teikt, mīļais brāl un māsa, ļausimies Dievu svētapšanas darbam, ļausimies viņa pilnveidošanas darbam. Lūkosimies viņā, kā korintiešiem teikts, skatīsimies uz viņu, lai tas, kā viņš izskatās, sāk atspoguļoties mūsos, un mēs sākam tā izskatīties, mēs sākam tā uzvesties. Lai visi darbā domā, ka tu esi izkūkojis prāt, ka tu pret to, kurš tev grib, ka tu zini pat, ka tas cilvēks grib tevi nogāzt no tava, varbūt, no tava amata, ka tu pret viņu izturies labi. Un tu necel augšā viņu netīro veļu, un tu nerunā par viņu ļaunu. Nav viegli. Bet iedomājieties, kā Jēzus mīlēja visus, ieskaitot Jūdu, kur viņš zināja, ka Jūda aizies pēc brīža. Bet viņš teica, tu esi mans draugs. Es nevaru atrast tagad to rakstiet, bet viņš vēlāk teica, draugs, to ar skūpstu man nodod apmēram, ja? Viņš teica, draugs, kāpēc tu esi te atnācis? Un viņš Jūdu noskūpstīja viņu. Wow! Iedomājies tev, forši, vai ne? Reāli tāda salkana, tāda atriebība tevi nodod ar skūpstu. It kā kaut ko labu darot. Bet Jēzus teica, draugs, kāpēc tu esi te? Ko tu meklē apmēram? Draugs, viņš teica. Palasiet, ja kādam vajadzēs, es varu arī reāli sameklēt to vietu, bet viņš viņu vēl joprojām sauc par draugu, kaut gan viņš zināja, ka Jūda kopā ar visu to lielo reliģisko armijas bāru bija atnākuši viņu arestēt. Un viņš zināja, kas viņam priekšā stāv. Un tāpēc es saku, Dievs, gatavo mūs, māc mūs, veido mūs. Varbūt kādu dienu kāds no mums stāvēs cietumā un mūs spīdzinās mocekļi, nāvei gandrīz vai, un prasīs atsakies no Jēzus, citādāk tu mirsi. Un tu saki, nē, un tu mīli viņus tā, kā Jēzus mīl Jūdu. Tā. Es nezinu, vai tas bija tas, ko tu gribēji dzirdēt māmiņdienā, bet tas ir tas, ko es pārdomāju šobrīd, un tas ir tas, kas ir manā sirdī, un es reāli jūtu un dzirdu un saprotu savā iekšienē, ka bez pazemības mēs tālu netiksim. Bez pazemības mēs nevaram. Un Jēzus ir mūsu perfektais piemērs, lai mūsos ir tāds prāts, kā ar Jēzu Kristu, ka mēs esam pazemīgi līdz nāvei
un ka mēs ne ar ko nemēģinām sevi aizstāvēt, bet mēs ļaujam, lai Dievs mūs aizstāv. Un tas ir tā vērts, kad viņš mūs aizstāv, jo tad viņa taisnība parādās. Un tā nevis sadod viņiem iekšā, bet viņi vienkārši noliek visus kārts uz galdu un parāda, kas ir kas un kur kas atrodas. Un tā ir svētīga lieta, jo tas arī tos, kas ir izdarījuši mums ļaunu, viņš māca tos cilvēkus, kā tas izskatās Dieva acīs, un tā ir Dieva lielā žēlastība. Es esmu pateicīga, ka es esmu bijusi tas pārkāpējs, un man ir bijuši redzams viss kārts uz galda, kā teica, kā tas īstenībā Dievu priekšā izskatās, un man ir bijusi iespēja paprasīt Dievs piedod man. Es nesapratu, ko es daru. Tie cilvēki, kur tev tagad dara pāri, ja tu viņiem pajautā tā atklāt, viņi visticamāk tev teikt, es nemaz neko ļaunu negribu tev, es īstenībā tev mīlu, tu taču esi brīnišķīgs cilvēks. Ir kaut kādi cilvēki, kur vienkāršais savs neziņas, viņi ir apmānīti, viņi dara ļaunu tev. Un viņi pat neapzinās to. Jēzus teica tā, piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Es atceros, ka man bija ļoti grūti piedot kādam cilvēkam, un vienu rītu es pavadu laiku Dievu priekšā, un es saku, Dievs palīdz man piedot, un es klausos dziesmu par Jēzus nopelnu, un es redzēju, tā no šīs sāna, es redzēju vienkārši viņa acis, viņa ērkšķi, vainags vai kronis, kā kurš viņu sauc, galvā. Un viņš skatās uz mani tāds asiņains, un viņš saka, piedod viņiem. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Un tas ir tas, ko Jēzus darīja uz krustu. Viņš teica, piedod viņiem. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Un pat ja viņi saprot, ko viņi dara, mīļais brāl un māsa, es atvainojos, ka es būšu tik skāra, bet mēs nevaram nepiedot. Tāpēc, ka Jēzus teica, ja tu nepiedod, es tev nevaru piedot. Mans Tēvs debesīs tev nevar piedot, es nevaru atļauties tev piedot, ja tu nevar piedot otram. Un es negribu būt starp tiem, kam mazāks parāds ir piedots, un es aizēju pie kāda, kuram vispār ir varbūt pāris centiņi man parādā, un viņš dabū iekšā par to, un es viņu ielieku nepiedošanas cietumā, tāpēc, ka viņš man ir parādā pāris centus. Es nezinu, vai tu saprati, par kuru līdzību es tikko runāju, bet mums daudz ir piedots, un mēs nevaram atļauties nepiedot. Un mēs to nevaram izdarīt savā spēkā, mēs to darām Dieva spēkā. Un tas atšķir mūs no pilnīgi visas pasaules. Tu vari teikt, es neprotu, es nevaru, es nespēju piedot. Piedošana nav jūs jūts, mans jūts. Es piedodu tam nodevējam. Es esmu piedevusi jau sen tam cilvēkam. Bet tai pašā laikā es zinu, ka man ir jāsvētī, man ir jāmīl, man ir jānovēl labs tam cilvēkam, un tas ir tas, ko es daru. Jo vairāk es lūdzu, jo vairāk es svētīju, jo vairāk es piedodu tam cilvēkam, kad es atceros kaut ko ne tā, kā vajag. Jo, ziniet, mums ir tā meditācija, pārdoms, mums gribas pārdomāt, viņš man izdarīja to, un tad viņš pateica to, un mums ir vesela kartotēka ar argumentiem, kāpēc tas cilvēks ir slikts, un tās pārdomas, mīļie, tās neved uz atgriešanos un uz svētību un uz glābšanu. Nē. Es nezinu, kā jums, bet manā dzīvē tas vēl tikai vēl lielākā rūgtumā. Un tad Dievvārds saka, mūsos izaug liela rūgtuma sakna, ka mēs viņai nevaram cauri vairs redzēt. Jā, un tāpēc es aicinu mūsu mīļie brāļi un māsas, ka mēs mīlam tā, kā Jēzus mīl, un to nevar pateikt, tev ir jāmīl. Ej pie Jēzus, skaties, kā viņš tev mīl. Nemeklē neko citu, meklē, kā viņš tev mīl. Ieraug, kā viņš tev mīl. Uzņem šo mīlestību, kā lai es to pasaku, pieredzi, lai tev ir pieredze par to, kā viņš tev mīl. Piedzīvo to, pārdzīvo to savā iekšienē, un tād tikai tu varēsi mīlēt otru. Tas, ko Jānis teica. Mēs citādāk nevaram to izdarīt. Bet, jā. Nu, nāc glāba situācija. Visi brīnišķīgi. Pirms mēs pabeidzam šo vienkārši vienu domu, es piedzīvoju to, šodien māmiņas diena. Man ir jāpaprasa šodienas māmiņam šo jautājumu. Kurā brīdī tu savus māmas saprati vislabāk? Tad, kad tu pats kļuvi māma, vai ne? Un tieši tas pats ir arī garīgi. Mēs ir kļuvuši par mācītājiem savā draudzē. Tikai tagad es saprotu. Tikai tagad. Es dzīvoju, kā es gribēju, kā man vieglāk, un es nesapratu. Un man likās, ka es visu sapratu.
Man likās, ka es pat labāk saprotu par mācītāju. Jā, un bērni vienmēr labāk zina, kā ir vecākiem jādzīvo. Un tad, kad mēs paši kļūstam par tiem, tad līdz galam tu vari saprast. Tāpēc padomāsim, kā mēs šodien dzīvojam. Jo mēs tos paši kāpostus arī ēdīsim. Kur mēs spļaujam iekšā, mēs paši nokļūsim. Un man ir tāda situācija, draudzē, ja mums tāda situācija ir, notiek precīzi tādas pašas situācijas, tikai lomas ir savādāks. Šī gadījumā es esmu tur, un es šodien izbaudu to, ko es esmu kādreiz iesējis. Bet tai pašā laikā es esmu bijis tur, un man ir žēlastība, man ir iespējas saprast, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara. Jo es biju tur, un es darīju tās lietas. Tāpēc padomā, pirms tu būsi tajā vietā, kur tu tagad neesi, un darīsi to, ko tu nedari. Un tad tu sapratīsi līdz galam. Un ir iespējams, ka Dievs ir tā arī sakārtos, ka līdz galam mēs sapratīsim. Tikai tad. Tikai tad. Jā. Piecelsimies, lai svētais gars runā no viss tā, ko šodien tu dzirdēji. Oh, halleluja. Jā, Dievs, mēs pateicamies Tev par šo dienu, pateicamies Tev par to, ko Tu mums esi uzticējis. Pateicamies par šīm sirsniņām. Paldies Tev, kungs, par šo draudzīti. Paldies Tev, ka Tu mūs gatavo nevis sēdēšanai, nevis sapulču apmeklēšanai, bet ka Tu reāli mūs gatavo kalpošanai, konkrētam darbam, konkrētam uzdevumam. Un paldies, ka mēs neesam šeit tāpatās vien, bet ka šis ir sagatavošanās laiks tam, kam Tu esi mūs aicinājis un izredzējis. Un paldies, ka Tu zini to, kas mums būs vajadzīgs tad, kad mēs kalposim, tad, kad mēs būsim tur. Un dod mums saprast un pieņemt un sakrāt un paņemt līdz pa ceļam viss šīs lietas, ko Tu mums dod tagad. Jo Tu zini, ka tas mums viss būs vajadzīgs un nepieciešams. Un es lūdzu dod mums gudru sirdi, ka mēs varam pārbaudīt un paturēt lietas. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Jā, mēs nostājamies pretī, kungs, lietām, kas mums traucē. Mēs apgāžam ar to patiesību, ko Tu mums dod, mēs apgāžam savus prāts. Mēs nostājas pretī šīm sajūtām, kas mums liek ticēt, ka tas tā nav. Kungs, mēs gribam uzticēties Tavam vārdam vairāk nekā savām sajūtām. Uzticēties Tavam vārdam vairāk nekā savām domām. Halleluja! Un mēs pasludinām, ka manai dvēselē ir jābūt mainītai. Manām jūtām mainītām, domām mainītām. Līdz kamēr Kristus izveidosies mūsos. O, Jēzus vārdā, svētī, kungs, mūs katru, samīļo mūs katru, piepild mūs katru, noskaņo mūs katru. Un lai mēs varam iet no spožuma uz spožumu, no godību uz godību, no uzvaras uz uzvaru. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Jā, un mēs svētījam savus mammas, mēs svētījam savus tēts, mēs atceramies, Tēvs dod mums kaut kādā īpašā veidā viņus uzrunāt, samīļot, apsveikt, dod mums kaut kādā veidā izpaust to mīlestību uz viņiem un pateicību par to, ka viņi ir mūsu dzīvēs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Lai Dievs svētī mūs šodien, pasveicina blakus stāvošo, sēdošo, pasmaid viņam, mēģina dabūt smaidu no sev ārā. Ja tu nevari smaidīt, tāpat smaidi ticībā. Jā. Vēl viena lietiņa mēs izdarīsim, pirms mēs pabeidz dievkalpojumu, jā.
paņemsim savu ziedojumu. Pielūgsim Dievu ar savu ziedojumu. Labi? Jā. Jā. Un tad, kad mēs nākam ar ziedojumu, ir viena tāda lietiņa, kas mums jāizdara. Es vismaz iekšēji jūtu, ka tas jāizdara. Aizversim acis. Un, ja tu par šo laiku, kamēr mēs runājām, kamēr bija šis sprediķis, ja tu ievēroji, ka tavā sirdī ir kaut kāda īpaša tāda, karsta tāda sajūta pret kādu cilvēku, kaut kāda nepiedošana, dusmas, naids vai rūgtums pret kādu vai kaut ko. Varbūt pat tā ir tava fiziskā mamma, bioloģiskā mamma vai tavs tētis vai kāds cits, un tu iekšēnē jūti, ka tev ir nepiedošana pret kādu. Ļauj man tev atgādināt, ka nepiedošana tas nav tas, kā tu jūties. Piedošana tas nav tas, ka tu tagad jūties piedot. Tas ir lēmums, ko tu pieņem. Tas nav atkarīgs no tavām jūtām, vai tu gribi piedot, vai tu jūties tā, bet tas ir paklausībā Jēzum Kristum. Tu saki, Dievs, es gribu piedot šim cilvēkam. Es izvēlos piedot, jo tu man sacīji savā vārdā, ka ja es piedošu, tu man piedos. Un piedošana tas nenozīmē, ka tu attaisno to, ko tas cilvēks ir darījis, lai cik ļauna vai neļauna tā lieta būtu bijusi, ko tas cilvēks ir izdarījis. Tas vienkārši tevi atbrīvo no nepiedošanas cietuma. Tas tevi atbrīvo no indes, kas tavā iekšēnē cirkulē, tāpēc, ka tu nevari piedot. Bet Dievs grib, lai tu esi brīvs, jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība, un kad kunga gars atnāk, tad iestājās brīvība no visām šīm lietām. Un Dievvārds saka, pirms mēs vispār ziedojam, ja mēs atceramies kaut ko vai kādu, ka mums ir kaut kas pret kādu, mēs varam kaut vai, ja tas cilvēks nav šeit, tu vari savā iekšēnē teikt, Dievs, es piedodu. Es izvēlos piedot šim cilvēkam vai šiem cilvēkiem vai šim manam jūdam Iskariotam. Un tas nav par to, kā es jūtos, tas nav par to, ka es attaisnoju tā cilvēka darbus vai darbības, bet, kungs, tu man sacīji un es paklausībā tev to daru. Un šis ir tavs lēmums. Un es aicinu tev lūgt par to tagad. Jēzus vārdā. Es nāku tavā priekšā, Tēvs, un es piedodu tam un tam cilvēkam. Es piedodu tam un tam brālim, tam un tai māsai, tai mammai, tētim vai vienalga, kuram cilvēkam tas tavā dzīvē ir tagad. Tu vari pateikt, kam tu piedod. Un, kungs, mēs piedodam, tāpēc, ka tu mums esi piedevis. Mēs piedodam, jo tu esi sacījis, ka ja mēs piedosim, tad tu mums tieši tāpat piedod mūsu pārkāpumus. Un, kungs, lai nāk tavu valstību mūsu sirdīs, lai nāk tavu brīvību mūsu sirdīs, lai katra rūgtuma sakne tieši tagad Jēzus vārdā tiek izraut no mūsu sirds dārza, lai viņi vairs nevar tur augt un aizēnot to, kas nāk no tevis, kungs. Katra nepiedošanas sakne, lai tiek izraut no mūsu sirds dārza Jēzus vārdā, lai tā nespēja apgānīt ne mūs, ne arī citus, kas ir mums apkārt. O, Jēzus varnē vārdā, kungs, mēs gribam būt brīvi un tīri no tā. Katrs emocionālās sāpes, lai aiziet, katrs skumjas un sērs, lai aiziet, katrs emocionāls dusmas un niknums un naids, lai aiziet tieši tagad Jēzus varnē vārdā. Mēs pasludinām brīvību mūsu sirdīs, brīvību mūsu dvēseles dārzā, mēs pasludinām brīvību mūsu iekšēnēs Jēzus vārdā. Un, kungs, tādi ar tīru sirdi mēs vēlamies nest šo ziedojumu tavu vaigu priekšā. Tava vaiga priekšā, Jēzu, mēs nesam šo te ziedojumu, mēs nesam šo te savu dāvanu, kungs. Mēs nesam šo te savu dāvanu tavā priekšā, kungs. Mēs upurējam savu paštaisnību, mēs upurējam savas lietas tavā priekšā, lai tu vari lietot mūs, lai tu vari darboties pie mums un caur mums, kungs. Mēs skatīsimies pie tā, kā mēs dzīvojam, lai tie, kas mūsos klausās, lai tie, kas mūs redz, lai tie, kas mūs dzird, tie var būt svētīti, kungs, ar to, ko viņi redz, dzird un ko mēs daram, lai tas viņiem nes svētību, nevis otrādi, kungs, liek apgrēkoties pret tevi. Un mēs pateicamies tev, Jēzu, mēs pateicamies tev par to darbu, dziļo darbu, ko tu esi sācis pie mums. Un mēs slavējam tev.
Un tagad katru reizi, kad tu iedomāsies to cilvēku, atgādini sev vēlreiz, ka tu esi piedevis. Tas nenozīmē, ka tu tā jutīsies. To es tev varu teikt ritīgi. Un tev būs varbūt vēl joprojām tas lielais saraksts, un tu viņu gribēsi skaitīt un domāt par to. Bet apstādini to pašā augšā jau un pasaki, es esmu piedevusi. Es esmu piedevis. Tas vairs nav aktuāli. Šis parāda raksts, kas mums bija, to Jēzus pienagloja pie krusta un visu mūsu grēku nav. Tas parāda raksts, ko tas cilvēks pret tevi izdarīja. Pienaglo to pie Jēzus krusta un pasaka, tas ir izdzēsts. Un es viņu vairs nepieminu, jo Jēzus viņu vairs nepiedeņ. Un tagad mēs varam, vienkārši man bija pamudinājums to izdarīt, un tagad mēs varam nest savus dāvanas, jo Dievvārds tā saka, tad, kad mēs esam piedevuši, ja tu atceries nākot pie altāra, ka tev kaut kas ir pret kādu, tad piedod, un tikai tad nes savu dāvanu, jo tad viņi ir patīkami kungam. Amen. Amen.